Kā pasargāt sevi un tuviniekus no traumām un veicināt veselīgu sabiedrību? Visbiežāk traumas notiek mājās, kad cilvēks jūtas droši. 2. un 3. vietu ieņem negadījumi uz ielas un sporta nodarbībās. Biežāk nekā citiem traumas gadās vecāka gadagājuma cilvēkiem un bērniem. Ir svarīgi, lai ik viens pēc atveseļošanās uzsākot aktīvu dzīvesveidu darītu to pakāpeniski un atbilstoši saviem individuālajiem spēkiem un veselības stāvoklim. Atbilstoši diagnozei izvēles aprūpe traumu gadījumos ir sāpīgā locekļa imobilizācija vai stabilizācija un atbalsts. Mūsdienīgs veids, kā to var nodrošināt, ir ārēji balsti un saites, ko sauc par ortozēm. Dažas no galvenajām jomām, kurās cilvēki var lietot ortozes, ir sporta traumas, muskuļu un locītavu slimības, ievainojumi, kustību traucējumi. Lēmums par ortožu izmantošanu tiek pieņemts ņemot vērā individuālas veselības problēmas un ieteikumus no medicīnas speciālistiem, piemēram, ķirurgiem, ortopēdiem, fizioterapeitiem un farmaceitiem. Mēnesis aptiekam Medbaltika ietvaros ar prieku piedāvā profesionālu risinājumu daudzām problēmām. Prim ir grupa, kas kā strateģisks partneris ir atzīta slimnīcu un ortopēdisko preču piegādē, fizioterapijā, talasoterapijā, rehabilitācijā, geriatrijā un tehnisko palīgu līdzekļu jomā. Savu pirmo patentu uzņēmums reģistrējis jau 1880. gadā, un kopš tā laika ir bijis vēstures daļa jauno tehnoloģiju ieviešanai savā jomā. Uzņēmuma produkcija tiek izmantota vairāk nekā 72 valstīs. Prim izstrādā, ražo un izplata plašu ortopēdisko izstrādājumu un tehnisko palīglīdzekļu klāstu ikdienas dzīvei. Prim produkciju var aplūkot vai iegādāties mēnesis aptiekās un interneta veikalā www.esvitriņamēnesisaptieka.lv.